Ka Latvijas Universitātes studentu teātra režisors Visvaldis Klinsons ir nominēts Latvijas amatieru teātru asociācijas režisoru gada balvai. Tieši šogad Latvijas Universitātes studentu teātrim aprit 75 gadi, no kuriem jau 28 gadi ir Visvalža Klinsona vadībā. Teātrī mainīgā sastāvā darbojas Latvijas Universitātes studenti, absolventi, zinātnieki un mācību spēki. Teātra darbības mērķis nav gatavot profesionālus aktierus, bet dot studentiem radošas pašizpaušanās iespējas. Teātrī apgūtās prasmes veicinājušas panākumus pedagoģijā, zinātnē, uzņēmējdarbībā, mākslā, politikā un citās jomās. Latvijas Universitāte augsti novērtē teātra režisora Visvalda Klinsona ieguldījumu. Visvaldis Klinsons attīsta studentu teātra spēles prasmes, kopj un saglabā tradīcijas Latvijas amatieru teātru vidē un veido kultūru vidi. Lepojamies, ka starptautiskajos konkursos un festivālos tieši Latvijas Universitātes studentu teātris iegūst augstus novērtējumus. Novēlam Latvijas Universitātes studentu teātra režisoram Visvaldim Klinsonam kļūt par Latvijas amatieru teātru asociācijas režisoru 2020. gada balvas laureātu. Man visvairāk patīk, ka Visvaldim ir neparasts skatījums uz lietām, uz cilvēkiem, uz attiecībām. Jo, kad viņš izlasa kādu lugu vai noskatās izrādi, viņš saredz ļoti neikdienišķas asociācijas un simbolus. Man liekas, ka tas ir tas režisoriskais piesitiens, ja tā to var nosaukt. Tā ir spēja saskatīt vairāk, nevis vienkārši cilvēku uz skatuves, bet redzēt visu kopainu, redzēt ideju, jo Visvaldim vienmēr ir idejas. Viņa idejas ir radošas un mazliet arī trakas. Un Visvaldis, protams, nebūtu Visvaldis bez humora izjūtas. Jo viņš arī traģiskās lietās atrod kaut ko komisku, un viņš var arī pasmieties skatītāju zālē sēžot. Vispār Visvaldim viņa darbs ir ļoti svarīgs. Ļoti būtiska ir viņa režisora loma. Ja aktieri neslinkot un biežāk nākt uz mēģinājumiem, tad droši vien viņš varētu mēģināt caurām naktīm. Man liekas, ka varētu teikt, ka teātrim ir galvenā loma Visvalža dzīvē. Mūsu režisors Visvaldis rūpējas par saviem aktieriem. Viņš mūs motivē un uzmundrina, ja ir nošļuts garstāvoklis vai sanāk uz kādu bēdiņu. Visvaldis no sirds priecājas par savu aktieru panākumiem ne tikai teātrī, bet arī ārpus teātra. Un galu galā domāju, ka droši var teikt, ka Visvaldis ir Latvijas Universitātes studentu teātra prāts, dvēsele un zīmola seja. Mēs, aktieri, esam sportiski un lokani. Režisors mūsu tonus uztur katrā mēģinājumā un izrādē. Citādi jau nevar, jo visītis kustību mākslu ir apguvis pie Anča Rūtentāla. Visvaldis ir ne tikai radošs, bet arī tehnisks cilvēks. Esam pārliecinājušies, ka viņš atradīs izeju no jebkuras situācijas. Latvijas Universitātes studentu teātra režisors Visvaldis ir sakarīgs cilvēks. Galvu viņš izmanto domāšanai, prot analizēt, roksaugu no pareizās vietas, prot uzbūvēt izrādi, prot saviem aktieriem pastāstīt, ko viņš no viņiem vēlās, pie nepieciešamības arī parādīt. Ir rezultāti, ar ko mēs visi kopā lepojamies. Visvaldi, lai tev izdodās arī turpmāk. Tas bija stāsts par Visvaldi. Atceramies. Viens no režisoru gada balvas nominantiem ir Visvaldis Klinsons. Liekam jaunu bildi iekšā. Tātad nākošais alfabēta kārtībā mums ir režisors VF Kultūras pils
režisors Agris Krūmiņš. Mazu mirklīti tūlīt nošārēšu atkal ekrānu un varēsim paskatīties video par Agri Krūmiņu, ko tad kolēģi saka par šo brīnišķīgo režisoru, kurš neprasa reklāmu, bet kurš mums visiem ir ļoti, ļoti labi pazīstams. Tā, mēģināšu atkal šērot ekrānu. Jā. Režisora gada balvai pieteikts režisors Agris Krūmiņš, pie tam Hermanis Paukš, doktora Švarca laboratorija, jeb miroļūpis, fantasmagorija, divos cēlienos, sarakstīta 1974. gadā. Režisors Agris Krūmiņš! No paša rīta, dienas pilnbriedā vai vēlu vakarā. Vef kultūras pils 314. telpā, uz Dailes teātra lielās skatuves vai improvizētā spēles laukumā, Meža ielokā. Agris spēja radīt brīnumu jebkur, jo viņš ir patiesi talantīgs un brīnišķīgs režisors. Latvijas amatieru teātra aktieru vidū klīst baumas, ka Agris Krūmiņš spīdzina cilvēkus. Var teikt no personiskās pieredzes. Tā tas nav. Agra vērtības skalā vienkārši izrāda stāv daudz augstāk par ambīcijām, par negribu, nevaru, nespēju. Viņš mums palīdz un dot iespēju būt labākiem, nekā mēs dotajā brīdī paši iedomājamies sevi esam. Un tas arī ir viss noslēpums. Pie Agra ir milzīga bauda un gandarījums iestudēt lomas. Viņš prot parādīt teātra garšu un viennozīmīgi ir spilgtākā un atraktīvākā personība amatieru teātra saimē. Agris kā režisors ir īstajā vietā, jo viņam labi sanāk tas, ko viņš dara. Un labi tas viņam sanāk, jo darbā ar aktieriem viņš ir līderis. Kāds amerikāņu menedžmenta guru teica brīvajā tūkojumā apmēram: līderība nozīmē izvēlēties labākos, attīstīt viņus, lai pēc tam no sevis viņi spētu sniegt labāko. Tad, lūk, Agris ar savu vēlīgi autoritāro vadības stilu, viņam ļoti labi sanāk attīstīt aktierus, slīpējot aktieru stiprās puses, lai viņi tajās kļūtu vēl labāki. Agrā rītā rasā modies, agri ceļas, darbus darīt, jaunas lomas visiem dalīt, domīgs skats tam vienmēr ir, emociju piepildīts, tas jaunas darbus darīt steidz. Tas vienmēr ideju ir pilns, jau jauna diena uzaust sāk, un agra darbi spīdēt sāk. Ar aplausiem un emocijām tā darbi vienmēr vērtēti. Ir zināms aktieriem, kas spēlē uz skatuves dēļiem, cik bieži viens sviedru, cik asaru lietas. Bet kā top izrāde, pa kādiem nāk ceļiem, to zina tikai viņš, ar teātra apsēsts un vietas. Lai dzīvo režisors, tam rokās visa vara, un par teātra būšanu viņš savu galvu liek. Ar aktieriem viņš uz skatuves brīnumu lietas dara. Liek visiem noticēt,
ka šajā dzīvē ar maizi vien mums nepietiek. Agri, ja tu nākošajā izrādē esi paredzējis, ka man būs jāiet pa trosi, kur tu esi novilcis no VF kultūras pils koris uz LMT augstāko stāvu, es iešu, un man nebūs bail ne nokrist, ne pacelties, jo es zinu, ka tu mani turēsi. Es iešu ar basām kājām. Šis bija stāsts par brīnišķīgo VF teātra režisoru Agri Krūmiņu. Bet mēs liksim tūlīt jaunu bildi iekšā, jo, kā jau iepriekš minēju, režisoru gada balvai kopā ir nominēti 7 režisori. Tā. Mazliet lēnāk man iet, es mēģinu paralēli runājot. Saka, ka sievietes varot darīt daudz darbus reizē, bet ir tā, ka laikam pavisam daudz darbus reizē nevar izdarīt. Attrūkst vai nu domu plūts, runas plūts vai darāmais. Tā. Tātad nākošais teātra režisors, kurš ir nominēts amatieru teātra režisoru gada balvai, ir Lielvārdes tautas teātra režisors Kārlis Lišmanis. Mēs viņu apsveicam ar šo nomināciju, tāpat kā visus citus nominantus, un priecājamies, ka arī Lielvārdē režisors ir pamanījis. Uzminiet Lielvārdes tautas teātra mīklu. Dzimis Cēsvainē, skolā gājis Taurupē, studējis Rīgā, bet iesakņojies Lielvārdē. Kas viņš ir? Bet, protams, tas ir mūsu režisors Kārlis Lišmanis, kurš Lielvārdi par savu sauc jau 40 gadus. Pirmo reizi ar Kārli satikos, kad mācījos 1. un 2. klasē. Kādu mēnesi, 2 gāju viņa bērnu teātrī, spēlēju kādu no puķēm. Nākamajā reizē satikāmies pēc gadiem 30 jau Lielvārdes tautas teātrī, kur nospēlēja pie viņa gandrīz 15 gadus. Kad sāku rakstīt lugas, Kārlis bija pirmais režisors Latvijā, kurš iestudēja manu lugu. Tas bija brīnišķīgākais mirklis manā dzīvē stāvēt pēc pirmizrādes uz skatuves blakus Kārlim. Es Kārli jau pazīstu no ļoti agras savas bērnības. Es jau mazs būdams gāju tētim līdzi uz mēģinājumiem, braucu līdzi uz izrādēm, braucu līdzi uz festivāliem. Ar teātri kopā devāmies atpūtas izbraucienos. Sākumā tās bija tehniskas lietas, deva man darbus uz skatuves, mūzika, gaisma. Tad jau nāca pirmās lomas. Un uz šodien jau Kārlis ir iesaistījis visu manu ģimeni teātrī. Mana sieva spēlē teātri, bērni ir piedalījušies Kārļa iestudētās izrādēs. Un zināmā mērā pat pateicoties Kārlim, meita ir nolēmusi savu turpmāko dzīvi saistīt ar profesionālu teātra karjeru. Tā kā mēs jau 3 paaudzēs esam darbojušies pie Kārļa teātrī, darbojušies ar Kārli teātrī. Un es domāju, ka Kārļa deksmi uz teātri un Kārļa mīlestību uz teātri
ka tā būs vēl tik ilgi, kad vēl 4. un varbūt pat 5. paudze dabūs nospēlēt savu lomu Kārļa veidotā izrādē. Esam izbraukājuši ļoti daudz teātra festivālus. Gan Latvijas novados, gan arī piedalījušies lielajos Latvijas amatieru teātra festivālos. Esam piedalījušies Lietuvā, starptautiskajā sadraudzības festivālā. Iestudējumus Kārlis ir aizvedis arī uz Angliju, uz Vāciju. Un 1998. gadā Kārlim radās ideja sarīkot spoku festivālu, kurā piedalīsies vecākie amatieru teātri. Un tā bija neaizmirstama nakts, jo visu nakti spēlēja izrādes. Kārlim ir ļoti daudz radošu ideju. Un Kārlis ir darbojies arī dziesmu svētku gājiena organizatoros. Bet teātra ļaudis viņš nekad neaizmirsa. Viņš aicināja līdz palīgos, lai varētu novadīt skaistu dziesmu svētku gājienu. Ir 1980. gads. Lāčplēša dramatiskā kolektīva režisors Juris Kalvišķis tiek uzaicināts uz Aizkraukles kultūras nodaļu par vadītāju, un dramatiskais kolektīvs paliek bez režisora. Bet mēs zinām, ka Lielvārdē darbu sācis jaunais un atraktīvais Kārlis Lišmanis. Un mēs viņu uzaicinām, vai negribētu pastrādāt ar mūsu teātri. Un tā 1980. gadā Kārlis sāk strādāt Lāčplēsī. Katru sezonu mēs iestudējam Lugai. Kārlis ir beidzis kultūras darbinieku tehnikumu, režisorus, un tad viņš izdomā, ka tomēr vajadzētu mācīties tālāk. Un viņš sāka neklātienē Kultūras akadēmijā režisoros. Viņa diplomdarbs ir Paula Putniņa ar Blūduņas baznīcu, kas tiek iestudēts Lāčplēša dramatiskajā kolektīvā. 2008. gadā, tuvojoties dramaturga lielvārdieša Gunāra Priedes 80 gadu jubilejai, režisoriem Dzidrai Bļodonai un Kārlim Lišmanim radās ideja Lielvārdē organizēt amatieru teātru festivālu. Un tā radās festivāls pie mums martā. Nu jau ir notikuši 6 festivāli. Pagājušā gadā vajadzēja būt 7. Bet nu ceram, ka viņš drīz būs. Un gribu teikt, ka visu šo festivālu organizētājs, vadītājs, sirds un dvēsele bija mūsu režisors Kārlis. Lielvārdieši jau ir pieraduši pie tā, ka katru gadu teātris aicina savā pirmizrādēm. Pieraduši pie tā, ka šie iestudējumi ir arī līgo vakarā. Pirmizrādes vienmēr Lielvārdē ir bijušas īpašs notikums, kas piepildījis arī pilnas skatītāju zāles. Un arī šajā gadā ir strādāts. Arī šajos sarežģītajos apstākļos Kārlis ir atradis iespēju, kā strādāt ar aktieriem un domāt par jaunu iestudējumu. Un mēs ar nepacietību gaidām to brīdi, kad šī zāle atkal vērs savas durvis. Mēs varēsim uzņemt skatītājus un priecāties par jauno veikumu. Un mēs Kārli esam iepazinuši kā ļoti tādu sirsnīgu, ļoti atvērtu, ļoti labestīgu un atsaucīgu kolēģi. Pēc tas mūsu kultūras centra kolektīva novēlējums tev, Kārli, būtu, lai tev blakus allaži ir tādi paši cilvēki, atsaucīgi, sirsnīgi, labestīgi, atvērti, lai tavs kolektīvs tevi ir komanda, kas tevi atbalsta un kopā ar tevi dega par jaunu ideju. Mums tikšanos! Puiši vien, varētu padomāt, ka starp režisoriem ir tikai puiši vien, nu ja tas ir tāds stiprs cilvēku darbs. Bet nē, starp režisoriem ir arī meitenes, jeb dāmas. Un kā nākošo man būs ļoti liels prieks pieteikt nominanti dāmu, kas ir
Salaspils teātra režisore Edīte Neimane. Priecājamies un apsveicam ar šo nomināciju. Arī salaspilieši ir... Labdien! Pašvaldības iestādes Salaspils kultūras nams direktors Valdis Škutāns. Edīte Neimane ir ļoti īpašs cilvēks. Viņa ir īsta teātra režisore. Viņa ir ļoti spilgta personība. Man viņa asociējās ar tumšām saules brillēm. Viņa nekad neatsaka palīdzību. Viņa ir vienmēr ļoti aktīva un iesaistās. Edīte, tu esi pelnījusi. Es tev novēlu uzvarēt. Edīte Neimane. Kas viņu raksturo? Šarms, intriga un milzīga teātra mīlestība. Stils, elegance un aizrautība. Milzīga draudzība un jaunas iespējas, jauni horizonti. Tāds raids, mutuļojošs ideju geizeris. Edītei teātris tā ir tikšanās ar sevi, sevis redzēšana un vērošana. Viņa aizver acis un klausās teātra ritmu, melodiju, atmosfēru, klusumu, čukstus un skatītāju elpu. Edīte gavilē par tiem cilvēkiem, kuri spēlējas caur komēdijām, farsiem, traģēdijām un drāmām. Spēlējas ar laiku, likteņiem, taču galvenais pēc Edītes domām – nepazaudēt sevi. Edīte mīl savus aktierus un ciena. Edīte ir visīstākajā savā dzīves vietā. Edīte palīdz piepildīt sapņus tiem, kuri vēl tos nav piepildījuši. Edītes izskoloto teātru cilvēku ir viens riktīgs pūlis, un mēs, Salaspils teātris, esam tikai daži no tiem. Salaspils amatieru teātris darbojas kopš 2002. gada. Teātra sastāvā ir aktīvi, radoši cilvēki, kur savā brīvajā laikā izzina teātra mākslas pasaules filozofiju un saskarsmes burvību. Šajā laikā Edīte Neimane ir iestudējusi teju 30 izrādes dažādos žanros, un teātris guvis atzinību gan Latvijas, gan starptautiskos amatieru teātru festivālos. Bet kā gūt panākumus strādājot ar amatieru teātri, atbildi var atrast kādā no Edītes izrādēm. Jārok ir pamatīgi, jo kurmīts raka, Edīte vēl dziļāk roka. Mēs esam tik dažādi, taču mūs visus vieno mīlestība uz teātri un, protams, mūs vieno Edīte Neimane. Režisors mums ir tādas personība, kas mūs uzceļ tādos augstumos, kur mēs paši sev neticam, bet visi saka, viss ir štokos. Edīte mūsu teātriem ir kā bišu mātes stropā. Kā meža strasts, bērza zarā. Mēs sveicam tevi, Edīte, ar pelnīto nomināciju. Priecājamies un svinam mazas un lielas uzvaras kopā ar tevi. Es lepojos, ka esmu tavs laikabiedrs. Kā tajā dziesmā skan, paldies, ka esi, biji un būsi. Paldies, ka es iemācīšu mums spēlēties ar maskām un bez maskām. Paldies, man mīļā režisora. Čaviņas bučiņas mīlu. Edīte var būt nopietna un var būt arī nenopietna. Tāds var būt arī viņas teātris. Nopietnas un reizēm pavisam nenopietnas. Edītes panākumus ir atzinuši daudzi teātra mākslas cienītāji un profesionāļi. Atzīstiet un atbalstiet arī jūs, mīļie, labie latvieši! Par teātri un par mīlestību. Prozīt! Sveiciens Edītei, mēs ļoti lepojamies ar to, kā Edīte ir pamanīta, viņa ir novērtēta un arī viņu tiešām mīl tie, kas viņai ir apkārt. Vai jūs ziniet, kas ir populārākais vārds sieviešu režisoru vidū? Vai jūs ziniet? Vai jūs varat iedomāties par populārāko vārdu? Populārākais vārds šogad nominēto režisoru vidū ir vārds Edīte. Jo arī nākošā nominante, kuru stādīsim priekšā, ir Edīte. Cēsu teātra režisore Edīte Sīķēne. Lepojamies un priecājamies!
Cēsu teātris savai režisorei Edītei balvdot par 2 lietām. Pirmkārt, par drosmi. Par drosmi pirms aptuveni 3,5 gadiem nākt uz Cēsīm. Uz Cēsīm, kur tobrīd teātrī bija iestājusies lielā pauze, kur trupas nebija, bet vienmēr ir vajadzīgs viens drosmīgais. Un ja viņš būs, tad pārējie būs, kas sekos. Un lūk, teātrī pieteicās gandrīz 40 cilvēki, no kuriem lielākā daļa tā bija pirmā tikšanās ar teātri. Bet režisorei bija drosme jau pirmajā izrādē iesaistīt visus. Lai arī Adolfs Alunāns izrādi Mucinieks un Muciniece rakstīja 4 personāžiem, Edītes iestudējumā vieta atradās visiem. Un vēl mēs viņai sakām paldies par uzticēšanos aktieriem. Pat ja mums kādreiz liekas, ka mēs to nevaram, Edīte ir pārliecināta, ka mēs to varam. Un ja tev uzticas, tur nevar nesanākt. Un rezultāts ir. Un tāpēc top izrādes, kuras Cēsu koncertzālē pulcē pilnu lielo zāli, pilnu mazo zāli, tāpat arī pilnas zāles un pilnas estrādes citviet. Jo Cēsu teātris arī labprāt brauc izbraukumos, un pieprasījums ir lielāks nekā piedāvājums. Paldies, Edīte, tev par drosmi, paldies par šo uzticēšanos, un lai tev veiksmi. Edīte Siļķēna, Cēsu teātra režisore. Pie mums Edīte ir nedaudz vairāk kā 3 gadus. It kā īsts periods, bet arī pat laikā ir paveikts tik daudz, un šķiet, ka šis periods ir bijis daudz garāks. Jau pats sākums bija kā liels uzrāviens, kad ļoti īsā laikā Edīte spēja iestudēt savu pirmo izrādi pie mums Mucinieks un Muciniece. Pēc tam sekoja Nezināmā zvaigzne, kamera izrāda Vīrietis, Kompanjoni, kuri vēl joprojām gaida savu pirmizrādi, un daudz cits lielāks un mazāks izrādes un notikumi, kas ir šajā periodā. Paldies, Edīte, tev par to, un vēl daudz ko citu, ko tu plāno vēl paveikt, un kas ir tavās radošajās iecerēs. Un vēl milzīgs paldies Edītei jāsaka par to, ka viņa nekad nav atteikusi arī dalību ārpus teātra notikumiem. Tā kā mēs jau tev esam gatavi piešķirt tagad balvu par tavu entuziasmu, par tavu radošumu, par tavu atsaucību un par tavām lielajām darba spējām. Paldies, lai izdodas! Sveiciens visiem, arī Edītei Siļķēnai, bet es stādīšu priekšā nākošo mūsu nominanti, arī režisori, kuru viņas draugi un kolēģi sauc mīļā vārdā par Ingu. Ingu un Strazdiņa. Kokneses amatieru teātra režisore. Lepojamies! Labdien! Sveiciens no Kokneses, no teiksmām apvītā Kokneses parka. Un šodien vissirsnīgākie sveicieni mūsu amatieru kolektīvam, kurš jau 28 gadi mums darbojās Koknesē, un kuru 25 gadus mums jau vada kolektīva vadītāja un režisore Ingūna Strazdiņa. Un šai laikā ir iestudēts ļoti daudz dažādas izrādes, gan dažādu autoru, gan Blaumaņa, gan vēsturiskas, gan komiskas. Un mēs koknesieši ar šo ļoti lepojamies. Un arī tāpēc šai sakarā mēs esam arī izvirzījuši mūsu kolektīva režisoru Ingūnu Strazdiņu, Latvijas režisoru, amatieru teātru režisoru gada balvai Latvijā. Atkal ir debesis pušu, ka lielāpi jāuzliek tam. Sanāk, ka samacājuši zem šīm baltajām akācijām. Mums foršākā režisora. Bet, protams, vai tu mācētu no māla, sīpoliem un pipariem pagatavot brīnum garšīgu saldējumu? Es ne. Bet Inga var. Tas gan. Bet mēs esam tā kā māls viņas rokās. Pilnīgi neprofesionāļi, ar pliku vēlēšanos spēlēt teātri. Bet Inga tā kā no māla ar mums veido kolosālas izrādes, kuras liek piecelties skatītājiem zālē kājās, kuras spēj saraudināt vīriešus. Un, protams, tāpēc, ka viņiem sīpols kabatā. Gan komēdijās,
gan arī nopietnējās. Un katrai izrādē ir kāds pipariņš noteikti klāt. Inga to māk, un viņai sanāk. Un sanāk tāpēc, ka viņa ļoti mīl savu darbu. Vai ne? Un teātri. Un tad arī panākumi neizpaliek, vai ne? Gan Ingai, gan mums, kā aktieri. Jā, pateicoties Ingai. Savādāk jau mēs esam tikai šuvēji, galdnieki, dārznieki, pārdevēji, parasti cilvēki. Bet kopā ar Ingu, tikai kopā ar Ingu mēs varam radīt teātri. Un labu teātri. Paldies Ingai! Ingūne ir cilvēks teātris. Ne tikai savas dzirkstošās personības un artistiskās dabas dēļ, bet arī dēļ savas neizsīkstošās mīlestības pret teātri. Un šo teātra mīlestību viņi ieaudzina arī savos aktieros. Mīlestība pret skatuves kultūru, cieņa pret skatītājiem un savu skatuves partneri, kā arī mīlestība pret teātri visos tā veidos un formās. Ingūne ir režisors, kura rada ar sirdi. Un šī ir viena unikāla īpašība – saskatīt bieži to, kas nav ar acīm saskatāms. Un pateicoties šai īpašībai, Ingūne ļauj saviem aktieriem sevī atrast arvien jaunas un neizdibināmas šķautnes, kas palīdz aktieriem kļūt interesantākiem pašiem sev, interesantākiem priekš skatītājiem, un arī šī lieliskā īpašība ir ļāvusi daudziem jaunajiem censoņiem mesties iekšā šajā krāsainajā un piedzīvojumiem bagātajā ceļojumā, ko sauc par teātri. Paldies, Ingūne, par tavu atbalstu, paldies par tavu sirds gudrību, paldies, ka tu mums esi tieši tāda, kāda tu esi, jo tieši tas tevi padara par mūsu neaizvietojamo un unikālo Ingūnu. Un novēlam veiksmi Ingūnei Strazdiņai šajā pasākumā un arī nākotnē amatieru teātriem Koknesē būs būt. Amatieru teātriem būs būt. Kas var būt skaistāki vārdi par to, ka amatieru teātri ir tas, ko novērtē, un viņiem būs būt. Un mēs visi zinām to, ka amatieru teātriem būs būt. Bet tas ir arī mūsu katra nopelns. Un stādīšu tūlīt priekšā mūsu vēl vienu nominanti, arī sievieti, kas ir fantastiskā, brīnišķīgā Jēkabpils tautas teātra režisore Inta Ūbele. Apsveicam un lakojam! Labvakar jūs mājās! Tiekamies mēs atkal mūsu iknedēļas raidījumā Teātra pietura. Mazliet par teātri. Jēkabpils tautas teātris šogad svin savu 51. dzimšanas dienu. Un Inta Ūbele teātri vada jau kopš 1989. gada. Tad pievērsīsimies mūsu šī vakar viesiem. Mums ciemos ir Maija Veide, Kānis Ozols un Silva Gavara, Jēkabpils tautas teātris. Sakiet lūdzu, cik sen jūs jau spēlējat teātrī, cik sen jūs esat pazīstami ar Intu? Vispār teātrī es spēlēju jau 43 gadus. Ar Intu es pazīstam no 1989. gada. Skaisti. Kad viņa kļuva Jēkabpils tautas teātra režisori. Cik man mamma teica visu teātrī, tad Intu vispār es pirmo reizi viņu redzēju kā mākslinieci. Burtiskā no pinzelēja kaut ko, tu nezinu, bija tur viņai tāda darbnīca. Jā. Un tad viņa kaut ko tur zīmēja. Man liekas, viņa pat kā scenogrāfs. Viņa ļoti labi darbojas Salas teātrī. Kā Inta reaģē, kad izrāde ir fantastiska, kad viņa ir izdevusies, ir skatītāji stāv grūdām un visi ir cēlušies kājās? Nu, man ir jāsaka viena lieta, kad Jēkabpils tautas teātra pirmizrādes ir ļoti apmeklētas. Mums ir tā, ka mums stāv skatītāji pat balkonos kājās un visas ejas ir pilnas. Mums tā nav samelošana, es nemeloju, tā ir taisnība, jo visi uzreiz pat nemaz netiek iekšā. Uz labām izrādēm Inta vienmēr reaģē, saka, ka jūs esat maleči, esat nospēlējuši labi, bet varētu vēl labāk.
Nu, Inte režisors, kuru ir gandrīz neiespējami nokaitināt. Jūs neļausiet samelot, ka mēs, aktieri, Intu, neesam redzējuši dusmīgu gandrīz nevienu reizi. Kā jūs raksturotu savu režisoru? Es Intu noraksturotu ar dzejnieces vārdiem. No zemes un saules es laimēju, sev neprasu daudz. Tikai palikt līdz pēdējai elpai, darba, dzīves un vasaras vidū. Un to es arī Intai novēlu. Es Intu atkal raksturotu kā laiku. Intas iedibinātais amatieru mākslas teātru festivāls Laipa ir ļoti iemīļots Jēkabpilī, kā no aktieru, tā arī no skatītāju vidus. Un tā Inta ir režisore Laipa starp aktieri un režisoru, Laipa starp skatītāju un teātri. Un tas ļoti raksturīgi ir Intai. Būt šai te saitē starp mums un mūsu mīļo skatītāju, starp mums un režisoriem, starp mums un lugu autoriem, vienmēr vidū ir Inta. Jums ir paveicies ar brīnišķīgu režisoru, ar to arī jūs apsveicu. Paldies, ka šovakar viesojāties teātra pieturās. Turam īstus par Intu. Jā, turam. Tātad apsveicam vēlreiz visus nominantus, un šobrīd ir pienācis tas brīdis, kad mums pašiem režisoriem ir jābalso, kurš tad būs gada režisors 2020. Vai tas būs Visvaldis Klinsons, vai tas būs Agris Krūmiņš, vai tas būs Kārlis Lišmanis, vai tā būs Edīte Neimane vai Edīte Siļķēna, vai tā būs Ingūna Strazdiņa vai Inta Ūbele. Oskar, vai mēs varam palaist balsošanu? Jā, tūliņās arī palaidīsim. Tā. Bet vai tu esi hosts vēl? Es vairs neesmu hosts. Man atdod Zanda lūdzu hostu. Kādā veidā es tev viņu varu atdot? Uzēju uz Oskaras Lata kopsapulce. Uzspied uz more. Un make host. Jā. Vai co-host, vienalga. Jā, paldies. Un tā, un tagad būs balsojums par mūsu izvirzītajiem nominantiem režisoru gada balvai 2020. Un balsojums ceļo pie jums. Balsojums ir sācies. Oskar, vai tad, kad balsojums ir beidzies, tu vari atkal iedot man tiesības, jo kamēr mēs saskaitīsim balsis, kuras būs ļoti grūti skaitīt, es jums palaidīšu fonā vēl tādām atmiņām mazu video. Co-hostu var laist. Jā, Zandai. Man ir, ja? Jā. Paldies! Tātad visi kārtīgi izdomājam, apdomājamies un balsojam. Patreiz vairs balsojumā nekas nemainās. Uzliksim uz minūti 30, vēl 30 sekundes ir iespēja balsot. Tā, un es savukārt jums, lai mēs tā mierīgi atslābinātos un gaidītu, kādi tad ir mūsu kopīgie rezultāti, uzlikšam uz fonā vēl tādu mazu video. Red
redzat, atkal ir debesis pušu. Mums ir ielāpi jāuzliek tām. Sanāk, kas samaksājuši zem šīm baltajām akācijām. Tas sirnieks dzīvu uguni norīt. Ja tik aliņš ir visu, ko dzert, tikpat labi bez alus var noreipt. No vistukšākās pudeles dzert. Ja tu esi dzīvs, ja tu esi dzīva, viens zirgs vēl ir brīvs. Viena vieta uz prieža vēl brīva, uz prieža vēl brīva. Jo tu esi dzīvs, jo tu esi dzīva, viens zirgs vēl ir brīvs. Viena vieta uz prieža vēl brīva, uz prieža vēl brīva. Ej jūs spogotie, noslēpiet dunčus, kamēr kāds vēl nav palicis stīvs. Mūsu karoks ir meiteņu brunči. Tas ir karoks, kas mūžīgi plīv. Jo tu esi dzīvs, jo tu esi dzīva, viens zirgs vēl ir brīvs. Viena vieta uz prieža vēl brīva, uz prieža vēl brīva. Vai jums vēderā dienišķā desa, vai tur vienkārši bardes skurkst? Te mēs visi it vienādi esam, vai tad būs tā vēl citur kaut kur? Jo tu esi dzīvs, jo tu esi dzīva, viens zirgs vēl ir brīvs. Viena vieta uz prieža vēl brīva, uz prieža vēl brīva. Zvaigžņu acīm noskatās runči, bet to skatiens ir stiklaini stīvs. Mūsu karoks ir meiteņu brunči, tas ir karoks, kas mūžīgi plīv. Atkal ir debesis pušu, atkal ielāpi jāuzliek tām. Sanāk, kas samaksājuši zem šīm baltajām akācijām. Jo tu esi dzīvs, jo tu esi dzīva, viens zirgs vēl ir brīvs. Viena vieta uz prieža vēl brīva, uz prieža vēl brīva. Jo tu esi dzīvs, jo tu esi dzīva, viens zirgs vēl ir brīvs. Viena vieta uz prieža vēl brīva, uz prieža vēl brīva. Nu, ko režisori? Īpaši jau nominētiem režisoriem tagad mazliet straujāk pukst sirds, jo viņiem tagad ir tas mirklis, kad, kā saka, būs paziņos, kurš tad ir uzvarētājs. Es mazliet tehniski tūlītās atradīšu šo video, lai palaistu. Jo balsojums ir noslēdzies un man ir jau zināms, kurš tad būs 2020 Latvijas gada režisors, par kuri nobalsojuši kolēģi. Mazu mirklīti, tūlītās. Un saskaitīs ir robots, vai ne? Robots, jā. Mākslīgais intelekts arī mums piedalās. Nu jā, lai viss būtu godīgi, pārbaudāmi, tad šobrīd balsu skaitīšanu veids neviens cits kā mūsu mīļais robots. Kopā ir tātad no tiem klātesošiem, kas ir 24 balsis, to es varu pateikt. Neskaitot manu, jo es pats nevaru nobalsot, diemžēl, kā balsotāji. Bet es piekrītu robotam. Un jāsaka gan tomēr, ka šī balsu skaitīšana arī robotam nevedās nemaz tik viegli, jo bija ļoti sīva konkurence. Un uzvarētāji ir visi, bet viens tomēr ir mazliet uzvarētājāks, ja mazliet vairāk uzvarējis. Un tas ir... Režisors Agris Krūmiņš, VF teātra režisors. Apsveicam no sirds. Sirsnīgi aplausi. Agrim! Balva tev tiks nogādāta ar rikšām.
Agrim sirsnīgi sveicieni! Hip, hip, hurā! Hurā! Agri par tevi! Bučas, Agri! Un mīļi sveicieni! Tā, drusciņi komentējot, kas tad īsti notika. Tātad nolikumā mums bija rakstīts, ka šīs pašvaldība izvirzītās režisoru nominācijas, tiks balsotas kopsapulcē, tiks noskaidrots, kurš tad ir šīs gada režisors. Tātad mēs kopīgi izvērtējām piedāvājumus un kopīgi nolēmām, ka Agris Krūmiņš mums ir pagājušā gada režisors. Agri, vēl vienreiz liela buča. Un šī pasniegšana notiks 29. aprīlī. Mēs ar tevi sarunāsim, cikos un kur mēs tiekamies, un mēs vienosimies, kas mēs būsim. Un pats svarīgākais, ka tajā nolikumā bija rakstīts, ka režisora balva ir 300 eiro. Tā kā tu esi kļuvis par 300 eiro bagātāks, bet viss šīs tehniskās lietas Andrejs ar tevi vēl saskaņos un viss mūsu kopīgā tikšanās, protams, maskās, nenormāli biezās, mums notiks 29. aprīlī. Šobrīd vārds Agrim kā uzvarētājam. Agri, uzvarētāja runā. Jā, paldies. Mani dzird tagad, jā? Mani dzird? Jā. Paldies visiem, kas nobalsoja. Tiešām es negaidīju. Ko es varu teikt tā ātrumā? Es varbūt... Uzlieci. Normāli dzird, jā? Normāli dzird. Es, varbūt atšķirībā no citiem amatieru teātra režisoriem neesmu teātrim, teiksim, tā kā tēvs vai māte vai pedagogs, audzinātājs, es nemācu dzīvot nevienu, es vienkārši taisu izrādes. Es principā esmu amatnieks, kas taisu izrādes, un pamācu aktierus tik daudz, cik tas vajadzīgs ir, tā, teorētiski, ko viņi varbūt nesaprot, ja? Bet es nepretendēju, kā daudz režisoru, varbūt amatieru teātrī uz tādu, tā kā tēva lomu vai audzinātāja lomu, kas varbūt arī ļoti ir vajadzīgs. Tādā ziņā varbūt tas man tāds mīnus ir. Otra lieta, kad es neskatoties uz šausmīgi, tomēr diezgan garo to savu radošo mūžu, un te bija jautājums Astrai vienreiz par to rutīnu, kas mūs tā kā no kuras vajadzētu baidīties. Es esmu vienmēr no viņas tā kā bēdzis prom un varbūt esmu pārāk tālu aizbēdzis, jo es uztraucos joprojām par katru pat mēģinājumu, nerunājot par izrādu vai izbraukumu. Man tas, ko es daru, man šķiet lielāks par mani pašu, un kādreiz es pats nobīstos no tām savām izrādēm, vai tiešām es to esmu uztaisījis, jo tas ir kaut kas vairāk par mani, un tad man ir ļoti jācenšās, lai es būtu tajā līmenī, un tāpēc ir tāds satraukums, un tas viss mūži ir, un tas jau nav labi, jo tāda rutīnas neesamība jau ir kaitīga veselībai. Tā kā vienā ziņā būtu jau labi, ka būtu tāda stabilitāte lielāka, bet varbūt, ka mākslā arī tas nav tā nemaz labi, ka ir tāda stabilitāte. Un vienmēr esmu sev izvirzījis tāds ļoti sarežģīts uzdevums, pat varbūt pārāk sarežģīts, un nevienmēr varbūt ir izdevies to veikt, bet es uzskatu, ka mums amatieru teātris tas ir reizē tā kā skola, kur mums ir jāmācās visu laiku, un mums ir jāstāda sev nopietnu uzdevumu, jāstrādā ar nopietniem klasiskiem darbiem, sarežģītiem, lai mēs tā kā savā attīstībā pakāptos uz augšu, kaut gan nevienmēr mēs varbūt sasniegsim to, bet process amatieru teātrī ir būtiskāk par rezultātu, un tas ir galvenais. Un vēl es gribu teikt, ka es nekad teātri neesmu tā kā veidojis tā kā ģimeni vai tā kā mājas, jo, manuprāt, ja kaut kas cilvēkam dzīvē pietrūkst, viņš nevar, tomēr teātris nevar to aizstāt. Teātris var tikai mūs atslēgt no dzīves uz laiku, bet tikai uz laiku. Paldies visiem, paldies vēlreiz. Jā, Agri, patiešām no sirds apsveicu, jo tu esi nominēts starp mūsējiem. Starp mūsējiem tu esi uzvarējis, un neviens cits no malas to tā nav pateicis, tikai mūsējie. Jā, Agris. Šogad tas ir Agris. Bet rudenī
kad atkal atsāksies kaut cik normāla kultūras dzīve, par ko mēs patiešām nešaubāmies, mēs atkal šo nolikumu izsūtīsim jūsu priekšniecībai, un atkal kāds varēs ieteikt kādu no saviem režisoriem un pat nebaidoties atkārtot, jo šādi gada režisori tiks noteikti katru gadu. Bet mēs ejam tālāk. Inta gribēja ko teikt? Jā, es ļoti gribu teikt, sirsnīgi sveikt Agri, un mums 7 bija gods, bet mēs esam būt tajā iekšā starp tādiem ārkārtīgi skaistiem, talantīgiem draugiem, režisoriem, cilvēkiem. Un patiesībā es gribu teikt, ka visai mūsu brālībai mēs esam stipri, un Agri, sveic tevi no sirds, absolūti pelnīt. Mēs tik gadus pazīstam, un es zinu, ka jā. Paldies, un paldies Latai, un paldies Daini tev par šo iniciatīvu, un paldies. Tas bija arī man, pārsteigums. Paldies. Mēs esam malači. Edītei arī vārds. Jā, paldies. Vispirms jau Salaspils teātri par fantastisko pieteikumu. Jūs man vienkārši pārsteidzāt, jo priekš manis tas viss bija negaidīti. Es ļoti priecājos par Agri, jo mēs jau zinām, ka Agrim ir jāvirzās vēl uz priekšu, un vislielākais gandarījums man bija nokļūt starp šiem fantastiskajiem, sen tā apritē esošiem, bet šajā brīdī vienā veselumā būt kopā maniem kolēģiem Inta, Inguna, Edīte, Kārli, ar Visvaldi jau mēs tiekamies bieži. Tātad paldies, protams, Amatieru teātru asociācijai, jo šāds piedāvājums bija, man liekas, ļoti interesants, pārsteidzošs, jā, un cepuri nost un turēties tālāk. Un sveiciens visiem kolēģiem. Paldies, Edīte. Vēl kāds? Jā, nominantiem pilnīgi ir absolūtās tiesības teikt vēl kādam kaut ko. Smaidiet, tas labi. Labi, tad es arī teikšu paldies. Jā, protams, tas bija liels pārsteigums un man arī, un apraudājos skatoties, ko saka manēja, bet tas laikam ir labi. Un es tiešām gribu teikt paldies gan savai pašvaldībai, gan saviem kolēģiem, režisoriem, gan tiem režisoriem, pie kā es esmu mācījusies. Bet vislielāko paldies šobrīd es gribu teikt, un es noteikti arī piezvanīšu tam režisoram, kurš mani pavirzīja uz šo jomu, pasakot, ka Inga, tu vari, un tas ir Juris Kalvišķis. Paldies viņam un, protams, maniem aktieriem, un lai mums visiem izdodas beidzot klātienē kaut ko radīt no jauna un tikpat labu, kā mēs to vienmēr darām. Paldies! Kas tad vēl ko teiks mums? Es gribētu pateikt paldies, paldies nominētājiem, paldies Inai par prezentāciju un paldies manējiem visiem. Jā, es arī nebiju gaidījis to, tas bija ļoti interesanti un jauki. Visiem tiem, kas izteicās un par mani pastāstīja. Paldies. Agri apsveic, jā. Paldies. Tā. Vēl kāds izrunāsies? Pie šīs mīļās nots mums ir jāpaceļ šampāniešu glāzes, kuri to var. Jā, ļoti, ļoti svarīgs priekšlikums. Es jau gan paspēju saskandināt, bet, ja vēl kādam tas nav izdevies, tad priekā līdz nākošajam